kā saglabāt pašiem vecākiem to mieru iekšējo, kad ir kaut kāda akūtā situācija notikusi. Esam visi kopā mājās, notiek kaut kāda nelaimes gadījums. Kā reaģēt vecākiem, kā nomierināt sevi kā bērnu? Pirmais jāspēj pašam sevi nomierināt, jā? Nezinu, ielpo, izelpo mierīgi, jā, izpūš elpu, vienkārši mēģina sākt konstruktīvi domāt, kas ir noticis, ko es pats varu izdarīt, jā? Mēģināt ieslēgt vēsu prātu un rīkoties, jā? Otra lieta, protams, ja tu esi tādā apjukumā un nezini, ko darīt, sauc palīgā. Tas ir arī pie pirmās palīdzības. Vienmēr sauc palīgā, ja tu nesaproti, ko tev tagad darīt. Gan jau kāds mājinieks varbūt būs mājās, ja ne, zvani uz kādiem informatīvajiem tālruņiem, jā. Var zvanīt uz 113, atbildēs ātrās palīdzības dispečeri, jā. Ir dažādi konsultāciju telefoni, ģimenes ārstu, konsultatīvais tālrunis, jā. Ir iespējas, kur vecākiem zvanīt, ja viņš tajā brīdī ir tiešām apjutis un nezin, kā pareizāk rīkoties, tad uzvanam, paprasam palīdzību, jā. Bet citādies, mēģinam, saprotam, jā, kā reāli domājam, ko es darītu, ja man kaut kas līdzīgs būtu, jā. Nešķirojam, varbūt tas ir bērns un pieaugušais, jā. Sveicināti podkāstā Veselības sarunas Cēsu klīnikā. Mani sauc Madara Ozoliņa, es esmu sabiedrisko attiecību speciāliste, un vairāku epizožu laikā man būs tas prieks un arī gods iepazīstināt jūs, klausītāji, ar brīnišķīgiem, spējīgiem un iedvesmojošiem savas jomas profesionāļiem. Mēs iepazīsim Cēsu klīnikas speciālistus, runāsim par veselību un meklēsim atbildes uz jautājumiem, kas svarīgi ikvienam no mums, par profilaksi, ārstēšanu un labsajūtu ikdienā. Šīs epizodes tēma ir traumas, kuras varēja nenotikt. Bērnu drošība vasarā. Uz sarunu esmu aicinājusi Cēsu klīnikas pediatri Ingu Strazdu, kura ikdienā strādā gan bērnu slimību nodaļā ar dienas stacionāru, un arī NMP un uzņemšanas nodaļā. Paldies, Inga, ka esi šodien atnākusi uz sarunu. Jā, tieks. Varbūt tādā sākumiņā un ievadā pastāsti par sevi, kāpēc pediatrija, kā līdz tam nonāci, kāpēc tieši bērni? Par medicīnu es sāku domāt kaut kur vidusskolas laikā. Man likās tāda cēla profesija. Un tieši par pediatriju man patika visu laiku darboties ar bērniem. Jā, varbūt mazāk kā tur vecumā es gribēju būt skolotāja, jo man bija 2 jaunāki brāļi, kurus tā parasti uzmanīju un mācīju. Bet, medicīna, jā, bija tā lieta, kura man likās, ka būs tā īsti piemērotā. Un tad mācoties studiju laikā, protams, tur izēja dažādus ciklus, dažādus virzienus. Periodiski bija doma, varbūt ne pediatrija, bet varbūt oftalmoloģija, jeb acu ārsts, citas tā kā subspecialitātes, bet beigās tiešām tā bērni bija tā, tā kā es saprotu, ka tā ir tā sirdslieta, ar kuru es tiešām gribu nodarboties, jā, kas man sagādā tiešām to gandarījumu un prieku. Bet tur ir tā, ka jūs mācāties kaut kādus tos konkrētus gadus, vai ne? 6 gadi studijas, visi vienu mācās. Un pēc tam tad jūs ejat katrs savā... Sadalās, jā, jau izvēlās katrs to savu virzienu, kur viņš tā kā specializēsies, jā, tur vai ķirurģija, vai terapija, iekšīgās slimības, vai bērni. Kaut gan jau pa tiem 6 gadiem no 3. kursa sāk atdalīties, nedaudz vairāk sāk mācīt pediatrus tiem studentiem, kuri tā kā vēlas uz to pediatriju iet, ja? Un es arī biju tā, kas jau studiju laikā no 3. gada tā kā padziļinātāk sāku mācīties pediatriju. Jo, piemēram, žurnālistikā ir tā, ka tur ir bakalaurs, lai būtu, tev ir 3 gadi jāmācās, un principā jau pēc 1. gada tu saproti, vai tā ir žurnālistika, sabiedriskās attiecības, vai kas tur vēl bija kaut kāda multimēdija, vai kaut kas tam līdzīgs. Tāds īsts laika posms ārstiem tā diezgan ir, ko... Ārstiem tā ir, jā, tie ir vismaz vienmēr ir kādi 10, 12 gadi tās studijas, tā kā var teikt otrs skolas posms, jā. Bet būtībā ārsts pēc tam visu dzīvi mācās, jā. Mums jau arī ir resertifikācijas ik pa 4-5 gadiem. Tas nozīmē, ka tu atjauno visu savus... atjauno, jā, pierādi, ka tu esi pa to laiku mācījies, apmeklējis kursus, jā, rakstījis varbūt kādas publikācijas, darījis aktīvi, interesējies par medicīnu, jā, ka tu neesi iestidzis, nezinu, kādu, jā, ar 10, 20, 50 gadu vecām zināšanām, bet tur tiešām visu laiku ir mācības, jo arī medicīnā ļoti strauji viss kaut kas mainās, jā. Pamainās vadlīnijas, kaut kādas pieejas ārstēšanā, jā. Es pats savā, teiksim, tādā īsajā 10 gadu ārsta darba pieredze esmu pieredzējusi pilnīgi pretējus viedokļus, kas pamainās, jā.
Kā tad saprast, uz kuru pusi tagad? Tāpēc ārstam regulāri ir jāatjauno tās savas zināšanas, jāpiedalās semināros, lekcijās, jāklausās video materiāli, jālasa, Nav arī tik vienkārši. Jāsako līdz tām aktualitātēm. Jā, bet nav arī tik vienkārši. Man liekas, reķini, tu visu laiku dari vienādi, un tad pēkšņi kāds pasaka, ka hei, tā nav pareizi vairāk, tagad jādara citādi. Jā, un tā ir tā medicīnā, ka mums jāspēj pielāgoties, pieņemt kaut kādus jaunus izaicinājumus, tehnoloģijas attīstās, šobrīd tik daudz mēs digitālajā vidē, visi pārsvarā rakstu darbi mums notiek elektroniski, visi nosūtījumi, receptes, tā kā ir jāspēj pielāgoties. Un tas arī ir viens, varbūt arī tāds plus un liels bonus, ka tu tāda attīstība notiek un tev ir līdzi jāmainās. Tas laiku jādomā. Jā. Cēsu klīnikā tu vadi arī māmiņu skolas nodarbības. Jā. Viena no tēmām ir pirmās palīdzības sniegšana. Es atradu kādu interviju, kurā tu esi teikusi, ka zināšanu par pirmo palīdzību nekad nevar būt par daudz. Kāda tur īsti ir? Kādas ir tās biežākās situācijas, kurās vecākiem šīs zināšanas tā patiešām arī reāli dzīvē nodara? Es domāju, vienkārši kopumā arī pa dzīvi. Zināšana nevienam nevar būt par daudz, ne tikai tā ir medicīnas joma, jebkāda zināšana nodara jebkuram cilvēkam un attīsta viņu. Bet par pirmo palīdzību, ja mēs runājam, tad tieši tie vecāki, kas nāk pie manis, tie parasti gaida savu pirmo bērniņu, un tad viņiem tiešām vislielākās bažas ir par to, ka tas mazais bērniņš aizrīsies, un ko tādā gadījumā darīt. Jo, protams, zīdenītis var gan ar mammas pienu aizrīties, gan ar mākslīgo maisīm ēdot no pudeles, paaugoties jau lielākam, viņš sāk izzināt pasauli, rāpot, tad viņš bāž mutē visus mazus priekšmetiņus, ko viņš atrod uz zemes. Un līdz ar tos aizīšanās risks tiešām ir viss tāds lielākais. Tad, tajā māmiņu skolā tad es konkrēti rādu un saku, ko mēs darām ar pavisam maziņiem, kā mums jānoreģē, un ar tādiem, teiksim, varbūt lielākiem, kas ir skolnieciņi jau. Ja? Bet pirmā palīdzība ir ne tikai tā, kad aizrijās un tagad, kas ir jādara, bet arī, ja cilvēks ir vienkārši bezsamaņā, vai ne? Tad arī ir pirmā palīdzība, ko mēs sniedzam. Jā, teiksim, parasti pie tās aizīšanās gadījumā tad es stāstu, kādi ir tie sliktākie scenāriji, kas var notikt. Ja? Protams, ja bērns tā kārtīgi un dziļi aizrijās, kad nosprostotos savus elpceļus, tad viņam ļoti bieži un ļoti ātri iestājas elpas trūkums pat bezsamaņa. Ja? Un tad tiešām tas ir tas brīdis, kad mums jāsniedz viņam tā kā kardiopulmonālā reanimācija, ar elpināšanu, ar sirds masāžu. Ja. Bet pirmais, protams, jāmēģina dabūt svešķermenī ārā no elpceļiem. Ja. Tev pašai ir sanācis pirmo palīdzību sniegt, tā kā varbūt ārpus arī darba vai? Ir sanācis ar jaundzimušajiem, arī tā dzemniecībā jaundzimušie tā ir tāda ļoti tāda specifiska lieta, ļoti īpaša, jo tur tā situācija tiešām pa sekundēm var mainīties, viss tas dzemdību process, Un man, diemžēl, ir sanācis sniegt tā kā reanimācijas pasākums jaundzimušajiem. Tikko dzimušajiem. Tādam, dzemdībās tu esi klāt Madonā, ne? Jā, mans tā kā otrs papildus darbiņš tāds ir Madonas slimnīcā, kur reāli tiešām es arī eju uz dzemdību nodaļu. Tur sauc pediatru klāt, kad notiek vai akūts ķeizargrieziens, vai tad, kad bērniņš dzimst, kad ir sarežģītāks varbūt dzemdību process, vai arī tad, kad bērniņš jau ir piedzimis, pediatrs nāk un novērtē to bērniņu. Ja? Un tad arī tās ļoti bieži tādas akūtas situācijas, ka tam pediatram tajā brīdī jābūt klāt un uzreiz jārēģē. Ja? Uzreiz jānovērtē tā kā jaundzimušais bērns, viņa elpošana, sirdsdarbība, ādas krāsa, jāsaprot, vai man tagad ir jāiejaucās, vai tas bērns ir pilnīgi kompensēts, un tad mēs viņu liekam mammai uz krūtīm, un tad viņš tās pirmās 2 stundas tur arī pavada māmiņai, tā kā uz krūtīm. Kā tev vispār liekas tā pirmā palīdzības sniegšana? Mēs tādi zinoši esam tajā jomā vai tā nevisai kopumā varbūt Latvijā ņemot? Skatoties pēc māmiņu skolas nodarbībām, tie pāri, kas man nāk, tad es runāju tā kā arī lielos vilcienos, un tās pamata problēmas tā kā pa lielam ir zināmas tiem vecākiem. Nav tā, ka tur viņi skrupulozi kaut ko pieraksta to, ko es saku. Ja? Tad es stāstu par pirmo palīdzību gan pie aizrīšanās, gan pie apdegumiem, aplaucējumiem, ko mēs darām, ja bērnam pēkšņi drudzis, augsta temperatūra parādās, ja bērns ir nokritis no augstumiem. Ja? Tādas pamatlietas, kas varbūt tādos lielos vilcienos ir līdzīgas gan bērnu populācijai, gan pieaugušajiem. Ja? Bet, katrā ziņā vienmēr dara, tā kā atsvaidzināt zināšanas, jo
ja tu neesi ar to saskāries vai bieži ikdienā nesaskaries, tad ļoti var apjukt tādā akūtā situācijā. Ja? Un tas ir atkarīgs atkal no cilvēka. Citam varbūt iestājas trauksme, panika, viņam rokas trīc, viņš nav spējīgs neko izdarīt, citam atkal iestājas kā stupors, ka viņš apstulps, vienkārši sastingst. Bet mēs arī nekad nezinām, kā mēs reaģēsim tādā stresa situācijā, vai ne? Jā, tieši tā. Es kā ārsts ikdienā varbūt biežāk ar šīm stresa un akūtām situācijām sastopos. Līdz ar to es nedaudz jau esmu uztrenējis to savu, to baili, iekšējo trauksmi noklusināt un racionāli domāt un rīkoties. Pēc faktiem, vai ne, ņemot vērā. Un kā tev liekas, tā pirmā palīdzība mums varbūt jāatsvaidzina ik pa laikam katram cilvēkam tā zināšanas? Es domāju, ka viennozīmīgi, mēs visi esam autovadītāji, tur arī prasa to medicīnisko palīdzību iziet. Un par to runājot, es atceros, kad es savā autoskolā mācījos, mums parādīja to Anniņu vai neatceros to Lēli, kā tas viss notiek, bet ar to arī apmācības beidzās. Tad droši vien pēc tam ir atkarīgs no katra paša, cik tu ļoti gribi varbūt vēl kaut ko mācīties. Jā. Un jāstāsta, protams, kāds tev ikdienā varbūt tās darbs ir, kādas ir tās situācijas. Bet tev tā zināšanas, bet es domāju, jebkuram tādas pirmās palīdzības zināšanas varbūt iekšēji tādu mieru var radīt. Jā, es domāju, ka pats jutīsies mierīgāk, zinot. Šīs dienas tēma mums ir traumas, kuras varēja nenotikt. Runājam par bērnu drošību, sāks vasaras brīvlaiks un uz ielām redzēsim daudz bērnu, pagalmos redzēsim daudz bērnu, visi priecīgi smējās un izklaidējās un bauda silto laiku, bet statistika rāda, ka līdz pat aptuveni 70–80% bērnu traumu notiek tieši mājās vai tās tuvumā. Un, labi, biežākie tiek minēti kā kritieni, apdegumi un aizrīšanās. Kāds ir tas scenārijs no tavas puses? Kas ir tas, ko tu redzi praksē? Vai tas tā tiešām ir, ka mājas ir kā mūsu drošā vieta, drošā osta, ir tas, kur mēs arī varam tomēr tās lielākās traumas dabūt? Tā ir taisnība, jā. Tiešām, ka Slimību profilakses kontroles centrs apkopojas datus, ka tiešām līdz 80% pārsvarā tie mazie bērni līdz 5 gadu vecumam visādus negadījumus, traumas gūst tieši mājās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš tajā vecumā ir maziņš un lielāko dienas daļu viņš pavada mājās. Mājas ir tā vieta, kur viņš izzina pasauli, daudz ko atklāja no jauna, līdz ar to visi tie negadījumi mājās, jebkurā mājas telpā, virtuvē, dzīvojamā istabā, uz trepēm, pagalmā, to gūst visādus negadījumus. Protams, tā kā auga lielāks, jau ir tāds skolnieciņš, tad biežāk ir viss, kas notiek ārpus mājām. Ja tie ir velosipēdi, skrituļslides, dažādas autotraumas, lakstīšana pa batutiem, tādas. Mēs redzam daudz traumas, sevišķi sākoties siltam laikam, pavasarim, vasarai. Arī bērnu slimnīca raksta, ka viņiem ir gadu ap 20,000 bērnu traumas ir. Arī mūsu cipars. Jā. Un tajā traumu ziņā gan mēs Latvijā esam tādā statistiski sliktā ziņā, ka mums tās bērnu traumas nebezinās. Tas traumatisms gadu no gada ir tādos augstos ciparos. Un tajā pašā laikā mēs it kā esam izglītoti un visu zinām. Tātad nezinām. Kaut ko mēs Bet, protams, skatoties pa gadiem, viennozīmīgi, ka es redzu, ka ir uzlabojumi. Es redzu gadu no gada, ka arvien vairāk bērni lieto aizsargu līdzekļus vai ķiveres, elkoņu, ceļgalu sargus. Es redzu, ka bērnus piesprādzēja mašīnās. Tādus primitīvus pamatnoteikumus es tomēr redzu, ka tiek ievēroti. Kaut gan es arī eju ar saviem bērniem uz spēļu laukumu tepat Cēsīs. Un ir daļa tāda puišu pārgalvīgu, kas pa tiem visiem tiem celiņiem brauc ar riteņiem, un tur ārkārtīgi pārgalvīgi bez ķiverēm. Tad tev droši vien kā ārstam liekas uzreiz, kad visi scenāriji spēj. Man iekšā sastingst viss. Es vienkārši zinu iespējamos scenārijus, kas tur var notikt. Bet ir arī bijis, ka kaut ko pasaki vai mums tā labāk nedarīt, ja mēs redzam kādu. Nē, vajag, mums viennozīmīgi vajag pateikt, jo zinot, teiksim, bērnu šādus pusauģus, viņi jau neklausās savos vecākos. Ko tas vecāks tur saka? Ko viņš tur var zināt, Bet es domāju, ja no malas kāds varbūt aizrāda, kur tava ķivere, kāpēc tu brauc bez ķiveres, Varbūt tad viņš var sabīties, nedaudz ieklausīties. Teiksim, ja runājam par to pašu spēļu laukumu, tad arī esot spēļu laukumā kopā ar saviem bērniem, es vairāk kārt esmu palīdzējis. Un tā kā tiem bērniņiem, kas tur ir krituši, sasituši, kuriem ir pušumi, asinis šķīst, tad man parasti somā ir līdzi tiešām kaut kādas vai nu salvetes vai plāksteri, jo es zinu,
sākoties tai sezonai, tur tās traumas ir. Un nevienmēr tie vecāki ir, tur pat tās blakus, jā, laukuma otrā pusē. Un tad to distanci, kamēr tas bērniņš ir asiņojuši degunu, piemēram, tur skrien, jā. Tad es varu jau viņam tajā brīdī, teiksim, jā. Ingai vasarā aptieciņi ir līdz. Es cenšos, jā, tas vienmēr ir noderējis. Kas ir tās varbūt tā top kļūdas? Es negribu teikt par kļūdām, drīzāk varbūt tāda nezināšana mājās, ko mēs ievērojam, kas tos bērnus apdraud. Tie ir kaut kādi karstie šķidrumi, tie ir, nezinu, sētiņa nav nolikta trepēm priekšā, atvērtie logi, balkoni, kad vēdinam visu. Kas ir tās top lietas? Tas ir pilnīgi to, ko tu teici, jā. Un arī tad es parasti dalīju tādi mazu bērnu vecums, jā, kad viņš izzina to pasauli, ka tiešām viņš var nokrist no jebkurām augstām paaugstinājuma vietām, jā, ka tad mums tiešām ir visādas aizsarga barjeras jāliek, jā, jānorožogo trepju telpa, jā, neatstājam mazus bērnus vienus pašus uz paaugstinājumiem, uz gultu malām, uz pārtramējumiem galdiem, jā. Jo statistika ir briesmīga, ja viņi krīt, mazie bērniņi krīt no paaugstinājumiem, ja? Un vienmēr pienāk tā pirmā reize, ja? Kad tas bērniņš izdara to savu pirmo apvēlienu, ja? Un līdz tam vecāks ir teicis, viņš taču vienmēr tajā dīvānā ir nogulējis, ja? Bet kaut kad ir tā pirmā reize, un tieši sagadās, kad mēs neesam klāt, un tad viņš tā nokrīt, ja? Tas ir pa mazu bērnu, ja? Tad, protams, mazais bērniņš ir augumā neliels, viņš ir līdz ar galda malu, mazs bērniņš, un parasti viņi grib redzēt, kas uz tā galda ir, un viņi visu rauj sev virsū, ja? Galdautam malas, karstus šķidrumus, ko uzgājuši sev virsū, ja? Viss, kas atstāts uz galda malām, karstas krūzes, nezinu, uz plīts malām, kādi karsti katli, pannas, ja? Gludekļa vadi, ja mēs atstājam gludekli kaut kur uz paaugstinājuma, maziem bērniem arī bīstami. Ugunskuri, kad sākas vasara, ārā grillēšanas, ja? Tādiem jau lielākiem bērniem arī tie paši batuti, kad viņi varbūt laksta nevis viens, bet jau tādā kompānijā, jo tā ir jautrāk, tad bieži traumas gūst, ja? Tādas daudz traumu, daudz dažādu negadījumu, bet mums tā kā pieaugušajiem, jāspēj tā kā paredzēt tas bērnu domu gājiens, runāt un izvairīties, varbūt tā kā novērst. Ko tu saki par to, ka labi sāks vasara un atstājam mājās mūsu skolēnus, kuriem uzticam pieskatīt arī mazākus bērnus? Cik tas ir tāds? Jā, man liekas, ka pat juridiski ir tā, kad 12 gadu vecumā varbūt var atstāt tāds, kurš var pieskatīt uz jaunākus, mazākus. Jā, 12 var pieskatīt maziņāku, ja? Es domāju, bet to var pārbaudīt informāciju, ja? To es neapgalvoju. Bet katrā ziņā jāsaprot, ka bērns ir bērns. Bērns var aizspēlēties vai kaut kur virtuālā telpā, jā, aizskatīties. Viņš nevar tik kritiski varbūt izvērtēt tā kā pieaugušais un katru mīļu brīdi vaktēt to savu mazo brāli vai māsu. Jā. Līdz ar to, protams, mēs varam uzticēt to jaunāko bērnu uz kādu brīdi, jā, bet mēs nevaram, protams, tam vecākajam bērnam tā kā dot vecāka lomu, lai viņš tagad ir atbildīgs, jā, vai uz visu dienu vai kā. Ja? Kaut kādus mazus pienākumus mēs varam dot, jā, lai mācās, uzņemās atbildību, jā, bet, protams, tam vecākam ir jābūt tādam nedaudz varbūt kontrolējošam un jāsaprot, kā tur tā diena paiet un kādi tur tie notikumi ir bijuši. Kā saglabāt pašiem vecākiem to mieru iekšējo, kad ir kaut kāda akūtā situācija notikusi? Esam visi kopā mājās, notiek kaut kāda nelaimes gadījums. Kā reaģēt vecākiem, kā nomierināt sevi kā bērnu? Pirmais jāspēj pašam sevi nomierināt, jā? Nezinu, ielpo, izelpo mierīgi, jā, izpūš elpu, vienkārši mēģina sākt konstruktīvi domāt, kas ir noticis, ko es pats varu izdarīt, jā? Mēģināt ieslēgt vēsu prātu un rīkoties, jā? Otra lieta, protams, ja tu esi tādā apjukumā un nezini, ko darīt, sauc palīgā. Tas ir arī pie pirmās palīdzības. Vienmēr sauc palīgā, ja tu nesaproti, ko tev tagad darīt. Gan jau kāds mājinieks varbūt būs mājās, ja ne, zvani uz kādiem informatīvajiem tālruņiem. Ja? Var zvanīt uz 113, atbildēs ātrās palīdzības dispečeri. Ja? Ir dažādi konsultāciju telefoni, ģimenes ārstu, konsultatīvais tālrunis. Ja? Ir iespējas, kur vecākiem zvanīt, ja viņš tajā brīdī ir tiešām apjutis un nezin, kā pareizāk rīkoties, tad uzzvanam, paprasam palīdzību. Ja? Bet citādies, mēģinam, saprotam, jā, kā reāli domājam, ko es darītu, ja man kaut kas līdzīgs būtu, jā. Nešķirojam, varbūt tas ir bērns un pieaugušais, jā. Teiksim, ja bērnam ir kaut kāda
kritiens ir bijis vai kaut kas pārsists, asiņo pušams, ja, tad mēģinam uzreiz to brūci tā kā apturēt asiņošanu, ja. Paņemam kādu tīru, nezinu, kokavilnas drānu, autiņu, marli, spiežam brūcei klāt un turam uz 5 minūtēm, ja, mēģinam apturēt asiņošanu. Trakākais, man liekas, ir tām galvas sasišanām, ne? Ka tur īsti nevar saprast, kas ir sasists, kas ir noticis, kas tur tagad iekšā notiek. Es atceros pēc savas pieredzes, man arī meita vienreiz kaut kad sasita galvu pret kumodas stūri. Zilums un puns bija tā kā, man liekas, otras galvas izmērā. Labs bišķi pārspīlē, bet, liels zilums un puns. Mēs, protams, aizbraucām arī uz uzņemšanu. Un mūs ļoti labi nomierināja par to, ka patiesībā, ja tu sasit pieri, tas nav tik slikti, kā tu sasit pakausi. Tas tā ir? Jā, ja runājam par tām galvas traumām, tad tieši mazie bērniņi, kuriem galva ir izmēros lielāka un smagāka, viņi gandrīz vienmēr ar to galvu pa priekšu kritīs, ja? Un tad tiem mazajiem zīdenišiem tiešām ļoti bieži ir galvas traumas. Ne tik daudz ekstremitāšu kādi lūzumi, kā viņi sit un sasit galvu, ja? Un, protams, ir jāizvērtē. Ir tādi sarkanā karoga simptomi, kad obligāti būtu jābrauc uz slimnīcu vai jāparāda bērns ārstam. Ja? Tātad, ja pēc kritiena bērns kļūst apātisks un miegains, ļoti ilgu laiku guļ. Ja? Ja pēc kritiena viņš sāk vemt, atkārtoti vemt, ja? Arī jābrauc uz slimnīcu. Ja? Ja pēc kritiena, asiņo deguns no ausīm, asinis plūst, ja? Arī bīstams simptoms, kad ir jābrauc uzreiz uz slimnīcu. Ja? Vēl, ja teiksim, pēc kritiena bērns ilgu laiku raud, nav nomierināms, ja? Vai teiksim, nekustina kādu ekstremitāti, ja? Arī tātad ir droši vien, ka noticis kaut kāds nopietnāks par tikai sasitumu, ja? Iespējams pat kāds kaulu lūzums, ja? Un tad tajos gadījumos vienmēr, ir jābrauc uz slimnīcu, un tad ārsts klātienē izvērtē, ja? Ja nepieciešams taisa izmeklējumus, rentgenu vai kompjūteru tomogrāfiju, ja? Atstāj uz novērošanu. Skatās. Tas ir tādiem pavisam maziņiem bērniem, kur vecāki ir klāt un redz, ka viņš ir kritis. Tagad jaunieši braucam ar riteņiem, ar visiem citiem iespējamajiem braucam rīkiem, kas ir pieejami. Un varbūt nevienmēr arī pasaka, ka ir bijis kritiens. Jā, bet, teiksim, ar tādu lielāku, pusaudzi vai jaunieti, tiešām, ja viņam pēc kritiena vai sākas vemšana, vai, teiksim, viņš noslēpjas faktu, ka viņš ir kritis, bet vēlāk tiešām sākas vemšana, vai viņš tiešām arī pats paliek uzvedībā tāds lēnāks un kavētāks, ja? Parunājam ar savu bērnu, noskaidrojam, kā tā diena pagāja. Nebija kāds notikums tāds, ja? Satraucošs, varbūt tajā brīdī viņš var atklāt to, ja? Varbūt to faktu, ka tiešām varbūt kritiens ir bijis skate parkā vai kaut kur citur. Es tieši lasīju par negadījumu, tā bija arī pusaudze. Tas gan bija Lietuvā gadījums, ka arī viņa bija sasitusi galvu, kaut kāda arī kritiens, un vakarā viņa bija aizgājusi gulēt, arī vecākiem nebija pateikusi par šo te traumu, kas no rīta izrādījās kā letāls gadījums. Redz, kā ir bīstami, kad ir tie iekšējā asiņošana galvas smadzenēs iekšā, ja? Līdz ar to, tā pirmā diennakts pēc tādas, lielas intensitātes traumas ir tāds, tas periods, kad kaut kas var attīstīties, ja? Līdz ar to parasti, ja ir bijis tiešām kritiens no liela augstuma vai tādas augstas intensitātes trauma, ja? Kā, es nezinu, vai ceļu satiksmes negadījums, vai kādas, tādas velotraumas, tad mēs tos bērnus paturam un novēram. Un ļoti brīdinam arī vecākus, ka pēc tā kritiena diennakti 2 jūs pavērojat viņa uzvedību, kā viņš uzvedās, ko viņš dara, ja? Jo, protams, ka vizuāli mēs galvā varam neredzēt, jā? Bet kauls var būt lauss un kāda iekšējā asiņošana tur var būt. Tāpat ir bīstami braucot ar velosipēdiem, ka bērni kādreiz uz stūres uzdurās, jā? Ka tā stūra kā sasit vēderu. Tad tiešām var būt arī iekšējo orgānu plīsumi. Liesa, akna var plīst, un tas arī ir dzīvībai bīstams stāvoklis. Jā. Te, man liekas, diezgan svarīgi arī varbūt pateikt, kad ir ar tiem bērniem jāizrunā, nebaidīties pateikt vecākiem, kad es biju tur un es sasitu to, vai ne? Jebkurā gadījumā tas ir labāk nekā noklusēt. Jā, un es arī saku, ka pārunājam ar bērniem. Es vismaz saviem bērniem rādu un stāstu situācijas, kas ir kādas satraucošas bijušas tā, lai viņi mācās no citu arī piemēriem. Labāk, lai viņi ir bailīgāki, nevis pārdroši, jā. Un ir bijuši arī mums Cēsu klīnikā gadījumi iepriekšējos gados, kad ir tiešām velotraumas bijušas un arī spēļu parkos, kad gūst vēdra sasitumu un ir ar liesas plīsumu. Ja? Un tur tiešām ilga atvesļošanās ar tādu gultas miera režīmu ir.
Mēs izrunājām vairāk par tām galvas traumām, kā rīkoties. Kas ir vēl tās top traumas, tās pašas brūces, kaut kādi sagriezumi vai kas vēl ir tāds un kā sniegt to pirmo palīdzību šīm te brūcēm? Tātad, jebkuru brūci mēs varam skalot zem tekošo ūdens, krāna ūdens, ja tā ir netīra brūce, gūta kaut kāds noberzums uz ceļa vai mazums varbūt dzīvnieks, tur ir kodis, tad šādas brūces arī ar ziepēm mēs izskalojam, tad mēģinam apturēt asiņošanu, saspiežot asiņojošo virsu, Varam arī dezinficēt brūces paši mājas apstākļos, aptiekā nopērkami dezinfekcijas līdzekļi bez receptes, piemēram, Prontosan, kas varbūt negrauž tik ļoti tās brūces, Turam mājās, kādus, plāksterus, pārsienamos materiālus, tā, lai tādas nelielas brūces mēs paši varam mājās apstrādāt, lai lieki varbūt, ārsti nav jāatramda, bet, protams, ja ir tādas dziļākas brūces, mēs redzam, ka varbūt ir pat jāsašuj, tad, protams, jebkurā gadījumā, ja ir kaut kāda baža, tad labāk ir parādīt ārstam, Protams, nevienmēr ir vaļējies brūces, kad ir asiņošana, kādreiz vienkārši tiešām pie kritieniem sāk veidoties zilums vai punts apsārtums, tad liekam augstumu vienmēr, Vienmēr mājās leduskapī vai saldētavā kaut kas augsts atrodas, pie jebkuriem puniem, sarkanumiem, liekam viņu klāt, tad tas punts zilums būs mazāks, Tas pats ir pie apdegumiem, aplaucējumiem, Ko līdz rodas vienalga pašam vai bērnam aplaucējums ar karstumu, vienmēr uzreiz skalojam zem tekoša vēsa ūdens. Tā ir numur 1 palīdzība, ka tas karstums, apdegums neies dziļākos slāņos iekšā. Man pat reāls piemērs, man liekas, pagājuši gadu tiešām viena mamma ar mazu bērņu līdz 2 gadu vecumam, kurš ar karstumu bija aplējies un visa roka bija sarkanīga atbraucot. Mēs viņu ielikām nodaļā, tā kā pavērot. Bet tā mamma mājās pirms saukt ātro palīdzību uzreiz bija ar bērnu ielīdusi vannā un vēsu ūdeni, tā kā lējusi virsū rociņai, uz 10 minūtēm. Atbraucot, mēs redzējām, ka tāds virspusējs apdegums ir, bet tālāk tas pacientiņš otrā dienā, es skatos, es neredzu vispār, ka tu būtu apdegums. Neticās pat, Tā, tas vēsais ūdens, tā ir numur 1, kas arī jāiegaumē un jāatcerās, Bet nevis, pieņemsim, ledu turēt vai kaut ko, bet un tikai nevis ļoti arī ledaini augstūdeņi, jo tas var atdzesēt bērnu, bet vēsu ūdeni lejam uzreiz uz 5-10 minūtēm, un tā būs pati pirmā palīdzība. Bet nekādā gadījumā nesmērējam, agrāk krējumus, tādas tautas metodas, tur lika, to gan nedaram, ļaujam, lai āda tā kā pati sevi dzesē, elpo. Man uzreiz jautājums par nobrāzumiem un ceļmalu lapu likšanu klāt. Man tā bija jādara. Redz, tautas metode, jāsaprot, ka tā ceļmalu lapa arī ceļa malā augusi ar putekļiem un netirumiem arī klāta, Tādai mazai virspusējai brūcei, protams, ka tas tur neradīs nekādus lielus draudus, Tāds mazs ceļa noberzums var likt klāt to ceļmalu lapu, Bet pa lielam, jebkuru brūci labāk vajadzētu tiešām nomazgāt vai notīrīt vai nodezinficēt, tad tas infekcijas risks ir zemāks. Tas jau laikam vairāk tas process, ka tev ir jāsameklē tagad tā ceļmalapa. Jā, tas kā bērnam var būt arī tāds, Arī ceļmalapa var būt tāds kā materiāls, ko tu piespied un apturi asiņošanu, Jo, teiksim, varbūt ārā tiešām tev tur nav par rokai tīra salvete vai kāpat lakatiņš, bet tu paņem to ceļmalapu un apturi pats sev asiņošanu. Tas, sevi izārstē, vai ne? Jā. Vasarā, manuprāt, vēl aktuāla ir arī šī te kukaiņu kodumi. Jā. Dzērieni saldinātie, visi iedzeršanas, lapsenes un vispārējais, varbūt par to kaut ko izstāst. Jā. Tātad vēl viena lieta, ko vecākiem varbūt jāpadomā tuvojoties tā kā siltai sezonai, ka tie insekti sāk kosti, un šobrīd bērni kļūst alerģiskāki. Es nezinu, vai tie kukaiņi kļūst kaitīgāki, bet ļoti daudziem pēc kukaiņu kodumiem tiešām ir tādi lieli pietūkumi, niezoši, Un tad gan mājās es pat rekomendētu turēt kādus pretalerģijas līdzekļus, ko mēs varam iedot bērnam, izdzert. Tas ir vai fenkarol vai zirtek, atbilstoši vecumam. Ir dažādi gan sīrupi, gan pilienu veidā, gan tablešu veidā. Un otra lieta, ko mēs varam arī lokāli, mēs varam koduma vietā smērēt antihistamīnus, ja pretalerģijas līdzekļu, dažādi gēli, smēres, tas pats fenistilgēls. Bet mēs jau nekad īsti pat nezinām, vai tas bērns būs alerģisks vai nebūs. Mēs to nekad nezinām, Protams, var skatīties, ja ģimenē kādam ir izteiktas alerģijas, iespējams, ka tā sensitivitāte tā kā nododas, varētu būt, ka arī bērnam būs kaut kas līdzīgs no alerģijām, Bet kamēr pats bērns ar to nav saskāries un viņam nav bijusi šī reakcija, mēs nevaram to paredzēt, Tā kā tu minēji, bīstam ir tad, ja, teiksim, tiešām lapsenes ir
vai dzērienā iekritušas, un mēs padzeram, un ja tas tiešām kodums kaut kur mutes zonā notiek, ja, tad, protams, tā gļotādu tūrska vai balsenes tūrska var attīstīties tik ātri un sākties tiešām smakšana, un tā, ka mums tad ir akūti jāiesaistās un uzreiz akūti uz slimnīcu jābrauc. Ja. Katrā gadījumā, ja nu kaut kas tāds notiek, tad atceramies, ka iedodam bērnam uzreiz kādu vēsu dzeramo vai ūdeni vēsu, jā, padzerties, lai tas vēsums tā kā mazina to gļotādu tūrsku. Ja varam, iedodam šo pretalerģijas kādu medikamentu, jā, un nekavējoties braucam uz slimnīcu vai arī saucam ātro palīdzību, jā. Vasaras aptieciņa bērnam, kas būtu varbūt tās lietas, kas tagad katrā mājā tomēr būtu jābūt tajā skapītī? Nu, vasara tad aktīvi saule sāks parādīties. Es ieteiktu visiem tā kā saules aizsarkrēmus vienkārši turēt aptieciņā. Jā, it sevišķi, ja tas bērns varbūt tādu lielu daļu dienas pavada ārā atklātā saulē, jā, tad varbūt no rīta mēs tiešām uzklājam šos aizsarkrēmus, it sevišķi uz atklātajām vietām, kas ir seja, vaigi, austiņas, rociņas, jā. Otra lieta, ja domājam, ka tiešām būs kaut kādi kritieni, noberzumi, asiņošanas, tad turam kādus dezinfekcijas līdzekļus vai plāksterus mājās, ja, kas varēs noderēt. Trešā lieta, protams, kādu pretalerģijas līdzeklis ieteiktu, ja, tā kā minēju jau, fenkarols vai zirteks vai citi medikamenti, kas pret alerģiju domāti. Un ceturtā lieta, neaizmirstam, ka arī vasarā var pēkšņi parādīties augstas temperatūras, jā, tāpat tās vasarā var angīnu dabūt, var plaušu karsoni dabūt, jā. Un es domāju, ka katram vecākam mājās būtu jātur antipirētiķi, temperatūru pazeminošie līdzekļi, jā. Tas ir ibumetīns vai paracetamоls bērnu vecumā, jā. Un tad tur arī ir gan sīrupu veidā, gan rektālo svecīšu veidā, gan tablešu veidā piemērots bērnu vecumam, jā. Nu, tādas varbūt tās būtu tās pamatlietas. Un runājot par tādiem jau skolēniem, kas vieni paši dzīvojās pa māju un atpūšās, kādi būtu tie drošības jautājumi tagad pirms brīvlaika, jau brīvlaiks sākas, jāizrunā? Varbūt man tāds pirmais, kas ienāk prātā, varbūt, ka man ir jāsagatavo kaut kāds, nezinu, top telefonu numuru saraksts un jāpieliek pie ledus skapja. Īstenībā, jā. Vai kaut kas vēl, kad bez ķiveres nebraukt nekur. Jā. Kas varbūt vēl nāk prātā? Nu, protams, jā, tie skolnieciņi droši vien, ka viņš nesēdēs mājās, viņš gribēs varbūt aiziet ciemos pie drauga vai pilsētā, kur ar riteni pabraukt, jā. Atgādinām par ceļu satiksmes drošības noteikumiem, jā. Ja sevišķi, ja viņš pārvietojas ar kādu vai velosipēdu vai skrituļslidām, skūteri, jebko, atgādinām, ka pie krustojuma, lai viņš apstājas un paskatās, jā, pa labi, pa kreisi, vai autovadītājs viņu redzam, vai autovadītājs viņu parlaiž pārgāju ietvi, jā. Jo, piemēram, vakar pat bija gadījums, kad es braucu ar mašīnu, un pēkšņi tā kā bulta zēns pāri gāju ietvi ar riteni pārtraucās, jā. Labi, ka tas ātrums man bija mazs, jā, bet, tiešām viņš pat neapstājas, pat neko nepaskatījās, viņš ar riteni kā brauca, tā aizbrauca laimīgs, jā. Tad ceļu satiksmes drošības noteikumi, jā. Jā, tas, ko tu minēji, ka pieliekam varbūt tādas tiešām pirmās palīdzības kaut kādus numurus, lai varbūt ir mammas kaut kāds numurs arī, jā, varbūt 113 viņam tur ir, jā. Varbūt pārrunājam, jā. Ka varbūt arī uz ielas tiešām ar svešiem nepazīstamiem cilvēkiem labāk mēs nerunājam, jā. Pārrunājam par ūdens tilpēm, jā, ka sāksies vasaras sezona. Lai neiet varbūt vieni tiešām nepeldēties, galvenokārt, lai nelec ūdenī ar galvu pa priekšu. Jā, tādas pārgalvības, lai nedara. Par šo te runājot, liekas, ka ir man sirds notrīc vienkārši arī par ūdeņiem runājot. Jā. Nu tā, ūdens, kas vēl ceļu satiksmes negadījumi, jā, tādas, protams, jāizvērtē tās situācijas. Jā, kā tam bērnam reaģēt, varbūt, ja ir ar draugu kaut kas noticis? Viņš pats nav savainojies, draugs tikko nokrita, braucot ar, skūteri pa ielu. Jā, tādās vieglākās situācijās, protams, tad var vai apsēdināt, teiksim, to draugu, mēģināt tad varbūt saprast, kas viņam vai sāp, kāda ekstremitāte, jā, vai nav kāds lūzums, pušums, jā. Bet, ja ir notikušas tādas, lielas intensitātes traumas, tā kā es teicu, vai, teiksim, traucies lielā ātrumā ar velosipēdu vai braucis pa kādiem kalniņiem, tur metis kūliņus, jā, vai notikusi kāda autotrauma, jā, tad gan tajā brīdī es ieteiktu
to cietušo varbūt nekustināt, ja? Jo tiešām pie tādām augstas intensitātes traumām bērnam var būt tiešām nopietni vai lūzumi vai mugurkaula bojājumi, un tas ir tas brīdis, kad mēs viņu nedrīkstam izkustināt, lai to situāciju nepadarītu vēl trakāku. Ja? Tādas pamatlietas ir tomēr. Jā, tad būtībā varbūt tad paliek viņš šajā pašā notikuma vietā gulēt, bet uzreiz ir telefons un zina, varbūt tur savadīt numuri, kam mēs spiežam, kam mēs zvanam, jā, vai vecākiem, vai ātrai palīdzībai. Jā. Un tāpat tās arī tu tajā brīdī mēģina iedrošinām bērnus, ka varbūt, lai viņš meklē palīdzību arī no apkārtējiem, kad ir pieaugušie varbūt gadās turpat blakus, jā, lai viņus uzrunā. Jā, pat ja to telefonu tikko pieminēju, es tieši kaut kad nesen aizdomājos, ka tagad mums visiem ir tādi drošības kodi salikti telefoniem virsū, un ja kādam vajadzētu atrast manā telefonā manu tuvinieku numuru, lai viņš tur tiek iekšā. Jā, nemaz netiek iekšā, vai ne? Jā, it kā drošība tajā pašā laikā kaut kurā brīdī, vai ne? Jā, bet kas vēl runājot par drošību, ne tikai tādu fizisku drošību no negadījumiem, bet jābrīd mums arī virtuālās vides briesmas. Jā? Vasarā varbūt bērniem ir brīvāka pieeja telefoniem, jā? Pārnājumi varbūt, ka briesmas varbūt arī tajā interneta vidē, jā? Ar ko viņš sarakstās vai kādas spēles, ar ko viņš spēlē, jā? Lai tādu varbūt publisku savu informāciju viņš tur neliek, savas bildes nevienam nesūta, jā? Arī digitālā drošība. Jā? Kas, man liekas, ar katru dienu kļūst ar vien svarīgāku un aktuālāku. Varbūt tādiem 6 numuriem viņš varbūt, lai tur neatbild vai neatzvana vismaz, jā? Tā. Daudz ko pārunāt. jā, bet pārunas ar savu bērnu pirms vasaras brīvlaika. Jā, bērni nereti tiek sūtīti pie vecvecākiem dzīvot arī vasaras nometnes laukos tā saucamās. Kā īsti ir noteikti trauma, nezinu, laukos kaut kas ir noticis vecāki darbā, tas vecvecāks, opis, viņi var vest bērnu uz slimnīcu, uz uzņemšanu, vai tur jābūt obligāti kādiem dokumentiem līdz, vai kas ir jāzina? Teiksim, tad, kad ir tiešām kāda neatliekama situācija notikusi, bērnu slimnīcu var atvest jebkurš. Pat, teiksim, noticis kāds nelaimes gadījums uz ielas, pie skolas, laukos, vienalga. Var pat kaimiņš atvest, jā, bet tā ir neatliekama situācija, jā. Piemēram, lūzums, ekstremitātes, jā. Tajā brīdī uzņemšanā vienmēr ārsts sniegs šo palīdzību, pirmo palīdzību, jā. Bet, ja tas gadījums ir tāds, teiksim, ka bērns slimo tur ar iestāmu klepu nedēļu, tad nevienam, izņemot vecākus vai oficiālam aizbildim, nav tiesības bērnu vest pie ārsta. Ja? Un ārsts pat var nepieņemt un neapskatīt bērnu. Ja? Arī, piemēram, tad, ja vecāki ir aizdevušies tagad ceļojumā uz 3 nedēļām un 2 nedēļas bērns klepo, tad tā kā nevar vest. Nē, tā nav neatliekama, tā nav akūta neatliekama situācija. Ja? Protams, jebkura situācija tur var izvērtēt. Ja? Protams, ja nav izējas, tad ved to bērnu uz uzņemšanas nodaļu. Ja? Uzņemšanas nodaļā, protams, ka ārsti var izvērtēt to situāciju, apskatīt bērnu, saprast, ja? Vai viņi tagad spēj piedāvāt, varbūt var uztaisīt arī koncīliju 3 ārstu, kad nav vajadzīga vecāka piekrišana, teiksim, ja mums jāņem bērnam ir analīze vai jātaisa rengens, lai mēs diagnosticētu kādu slimību. Ja? Bet būtībā es rekomendētu vecākiem un arī vecākiem taisīt tās notariāli apstiprinātās pilnvaras. Ja? Tad tas būtu tas dokuments, ka vecāks ir uzticējis savu bērnu vecākam, ja? Un līdz ar to vecāks ar šo dokumentu var vest bērnu pie ārsta, uz uzņemšanu, pavadīt uz ārzemēm, ja tas ir tur atrunāts pilnvarā. Ja? Tā, izdarīt to lietu oficiāli vajag. Tad nebūs nevienam bažas un tādas akūtos brīžos nebūs pārmetumi. Ja? Un ko, lai visiem izdevusies vasara un bez traumām, vai ne? Viennozīmīgi. Jā. Varbūt izstāsti vēl tādā apaļojot sarunu uz noslēgumu. Man liekas, ka šis darbs ir tos piemērus, ko tu minēji, ar visiem apteklumiem, aizrīšanās. Trauma tāda, trauma šitāda, neemocionāla, tas, man liekas, ir ko turēt. Kā tu tiec galā ar savām emocijām un kā tu to savu trauciņu uzlādē? Ir tā, jā, ceļš pēc tādām intensīvām darba dienām vai pēc tādiem smagiem gadījumiem ir tā, ka tu jūties iztukšots tiešām, ka tas trauks ir tukšs, ja? Bet ar laiku tu kā uztrenē. Es, protams, saprotu, kad man ir vajadzīgs, teiksim, kāds laiks pabūt vienatnē, un tad man ļoti palīdz ārā, svaigā gaisā, vienalga, vai tās ir pastaigas aktivitātes, kādas braukšanas ar velosipēdu, vai vasarā tā ir peldēšana, ziemā slēpošana, jeb kādas arī fiziskas aktivitātes, ārā aktivitātes, tā ir viena lieta. Otra lieta, mani ļoti uzlādē, un to manu trauku uzlādē dažādi kultūras pasākumi.
koncerti, teātris, jebkas tāds. Jā. Tas ir tas, ko es arī regulāri cenšos apmeklēt un tādā veidā sevi tā kā emocionāli bagātināt. Jā. Bet kā nepaņemt līdzi uz mājām to, kas ir darbā noticis? Tie gadījumi, es pieņemu, viņi ir dažādi. Jā, ir tādi smagākie gadījumi, protams, kas paliek tā kā atmiņā uz mūžiem. Jā. Man pirms vairākiem gadiem bija bērniņš no tādas nelabvēlīgas ģimenes, kas bija izkritis pa 4. stāva logu. Un viņam bija iegurņa pamatnes kaula lūzumi. Jā, viņš sākotnēji bija bērnu slimnīcā, pēc tam viņu pārved uz Cēsīm, tā kā saņemt rehabilitāciju un atlapt. Jā. Un esot klāt, es redzēju, cik tā kā varbūt tie vecāki ir tādi maz rūpīgi. Jā. Protams, jebkurā tādā kritiskā situācijā vienmēr iesaistās sociālais dienests, arī bāriņtiesa, jā. Bet tādi tiešām smagi gadījumi, kad cieši bērni, tieši varbūt vecāku nezināšanas, neuzmanības dēļ, tad ir tā, ka iekšēji vienkārši ir ļoti grūti, jā. Ka tam bērnam ir, tā nav paveicies, jo viņš nevar izvēlēties tos savus vecākus, jā. Kāda tev ģimene ir dotā, jā. Tā, bet labā ziņā, protams, kad iesaistās augstākas institūcijas, jā, tad, protams, vai izņem šos bērnus no tām ģimenēm, jāpiedāvā viņiem auģu ģimenes, jā, un pēc tam, protams, kādreiz tie bērni ļoti laimīgi tur dzīvo un attīstās un aug, un, jā. Tā, bet pa lielam, droši vien, ka uztrenē arī to, jā, nenes to sāpi mājās, jo mājās ir mājaslietas, man pašai ir 2 puikas, viņi ir aktivitātes enerģijas pilni, man aizmirstās visas darba lietas, jo mājās nonākot, tad ir savas lietas, kas darīt, jā. Ir jāpilda mājas darbi, jāgatavo vakariņas, ir jābrauc pa pulciņiem, no pulciņiem, dažādas aktivitātes un jāpārspriež dienas notikumi ar bērniem, jā. Tā, ka tur ieslēdzas pilnīgi cita mājas dzīve un tur atkal... Nav laika domāt. Nav, jā. Tā tāda labā ziņa, bet tie grūtie brīži, tie nav bijuši tādi arī karjerā kaut kādi lūzuma punkti? Kāpēc es šito esmu izvēlējusies, vai kam man šito vajadzēja? Ir šad tad, pretam tā ir, jā. Un tad es atceros no saviem tā kā studiju laikiem, ka es gāju Āgenskalnā garām tādiem puķu kioskiem, un es domāju, cik tā ir skaista profesija, tirgot puķes. Tur nav tās milzīgās atbildības, kas strādājot ar cilvēku, ar slimu bērnu, jā. Un tad arī man ik pa laikam atnāk nostalģiskas atmiņas, ka, jā, tirgot puķes, tas būtu brīnišķīgi. Varbūt kādreiz starp ziediem tāds, dzīvot, jā, vai audzēt, piemēram. Jā, skaisti. Labi, Inga, paldies par sarunu. Man liekas, ka bija daudz vērtīgas atziņas, ko vecākiem likt aiz auss, par ko padomāt, lai vasara paiet bez liekiem kreņķiem. Bet pirms saku uz redzēšanos, uzspēlēsim vienu ātro jautājumu spēli, kur nav pareizs vai nepareizs atbildes. Tā ir labā ziņa. Labi. Tev tikai jāapstiprina tas, kas attiecās uz tevi. Jāsaka, jā, nē. Saki, es teikšu ziema vai vasara, tu saki. Sapratu, jā. Tad saki, kā ir ziema vai vasara? Vasara viennozīmīgi. Tās puķis, lai aug, vai ne? Jā, man tā saule gaisma tā mani uzsilda, un esmu vasaras bērnu dzimusi vasarā, viennozīmīga vasara, pavasaris. Un vai tik nebūs arī apaļa jubileja, vai ne? Cik es tā paskatījos datos. Saplānota brīvdiena vai brīvdiena bez plāna? Saplānota. Miegs vai āgars rīts? Āgars rīts. Netflix vai grāmata? Laba grāmata. Saldumi vai augļi? Augļi. Vingrošana vai skriešana? Vingrošana. Lūgsi padomu ChatGPT vai kolēģiem? Kolēģiem. Kāpšana kalnos vai atpūt pie jūras? Abi labi, bet pie jūras. Darbs komandā vai vienatnē? Komandā. Un saulrieti vai saulēkti? Saulrieti. Saulrieti. Paldies, Inga, lai piepildās viss, ko tikko pati arī nosauci. Ikdienā ieviest vairāk labas grāmatas, vairāk augļus un vingrošanas. Tā kā tā. Ceru, ka šī saruna lika uz bērnu drošību paskatīties mazliet citādāk, jo, kā arī tikko dzirdējām, bieži vien tieši mājas ir vieta, kur jūtamies visdrošāk, bet tur notiek ļoti liela daļa traumu. Labā ziņa, ka no tā varam arī sevi pasargāt un savus bērnus. Ja šī epizode bija noderīga, padalies ar to arī ar citiem. Uz tikšanos nākamajās epizodēs.